Un Dievs mūs ir turpina uz gāda likt labas lietas, un viņš ir atvedis mums brāļus no Igaunijas un Nemo. I give the word to you. Stage is yours. Ar aplausiem sagaidīsim Nemo. Halleluja! Viss piepildīts. Amen. Mums pieder uzvarā. Amen. Halleluja. Satans kauna likts. Amen. Un nāves varā salauztā. Amen. Hallelujah. I don't really know what I said, but Slavu Dievam. this is one song that I know in Latvian language. Šī ir viena dziesma, ko es zinu latviešu valodā. Hallelujah. God is good. Dievs ir labs. You know, I want to tell you that I love to come to Latvia. Es gribēju teikt, ka es gribēju atbraukt uz Latviju. We have been so many times in Latvia. Es esmu bijis tik daudz reizes jau Latvijā. And when we were invited to this event, Mēs, kad bijām uzaicināti uz šo pasākumu, I was surprised that it's in the very same place es biju pārsteigts, ka tas notiek tieši tajā pašā vietā, where we had a first time in Ogre, Heaven's Gates and Hell's Flames. kur mēs pirmo reizi Ogrē uzvedām uzvedumu Debesu vārti un Elles liesmas. I think everyone who has seen the Heaven's Gates, Hell's Flames. Kurš ir redzējis šo uzvedumu Debesu vārti un Elles liesmas? Well, there's a lot of people. We need to do it again, Philip. Mēs vajadzētu uztaisīt atkal, jo šeit ir daudz cilvēki. Okay. But, you know, I want to tell you, guys, that you are not alone. Es gribu vīri jums pateikt, ka jūs neesat vieni. You know, we counted that we are, in this week alone, it's a third men's meeting for us. Mēs jau šeit saskaitījām, ka šajā nedēļā vien šī ir jau trešā vīru sapulce, kurā mēs piedalāmies. In Tallinn, one of the Baptist churches, Tallinā vienā no baptistu draudzēm every Tuesday morning, katru otrdienas rītu men are gathering to pray. vīri sanāk kopā uz lūkšanām. There are about 70, 80 men. Ir apmēram 70, 80 vīri. And they come before the work. Un pirms darba viņi nāk, They make food. viņi pagatavo maltīti tur. There's no women. Tur nav sieviešu. Men make food. Vīri pagatavāt maltīti. It is possible. Tas ir iespējams. And then we read the Bible. Un viņi lasa Bībeli. Testify about the great things of God. Liecina par Dieva varenajiem darbiem. And then we pray. Un tad mēs lūdzam. And it has happened 10 years. Un tas jau notiek 10 gadus. Every Tuesday morning. Katru otrdienas rītu. We had to wake up 4 o'clock to get to this meeting. Mums vajadzēja 4 pamosties, lai nokļūtu tajā sapulcē. But there is something about when men are getting together. Bet tur ir kaut kas tanī, kad tieši vīri nāk kopā. I have some things on my heart to share with you. Un man ir dažas lietas manā sirdī, ko es gribu ar jums padalīties. And I'm so happy that there are no women here. Un es esmu ļoti priecīgs, ka sievietes šeit nav. It makes it so much easier. Tas padara visu daudz vieglāk. So you make it very wisely Jūs to darat ļoti gudri šeit. that women are gathering at the same time in different place. Kad sievietes tieši tajā pašā laikā ir citā vietā satikušās. Maybe they also thank God that there's no men there. Varbūt, ka viņas pateicīgas Dievam, ka tur nav vīru. But anyway, Bet vienalga. I have a message on my heart. Man ir kāda ziņa no manā sirdī. Every time that I come to speak somewhere, Katru reizi, kad es kaut kur dodos runāt, I see God. es redzu Dievu. I'm not just going to pull out of one of my messages. Es negribu kaut ko izvilkt ārā no kopējām visādām ziņām. I have been preaching the word of God 40 years. Es esmu Dieva vārdu sludinājis jau 40 gadus. Believe me, I have a lot of notes. Ticiet man ir ļoti daudz pierakstu. But when I came here, I said, God, what those men need? Bet, kad es braucu šeit, es jautāju Dievam, Dievs, ko šiem vīriem vajag? And God put a subject on my heart. Un Dievs uzlika to kaut ko manā sirdī. And when I was sitting here, Un, kad mēs šeit sēdējām, I think, God, is this really right? es prasīju Dievam, vai tiešām tas ir tas?
And then guys started to sing Un tad vīri sāka dziedāt about father, par tēvu, about sons. par dēliem. In one song, Un viena dziesma, in the second un song. tad otra dziesma. And I said, thank you, God. Un tad es teicu, Dievs, I paldies tev. know this is right. Tad es zinu, ka tas ir pareizi. So I want to talk to you about men as fathers. Un es gribu runāt ar jums par to, kā vīrs, kā tēvs. Do you believe that we as men are very privileged? Vai jūs ticiet tam, ka mēs kā vīri esam ļoti privileģēti? Very privileged. Ļoti privileģēti. First, Pirmkārt, God made us first. Dievs mūs radīja pirmos. You know, Adam was walking in the garden. Un tad es biju pa dārzā un staigāju. Ādams staigāja tur. He named all the animals. Viņš nosauca vārdā visus zvērus. It was like a great men's meeting. Tas bija kā lielisks vīru pasākums. But he was only alone there. Viņš bija viens pats. But anyway, Bet vienalga. then came women along. Tad parādījās sieva. And they had a good time. Un viņiem bija labs laiks kopā. And very interesting thing happened. Un ļoti interesanta lieta notika. God blessed them. Dievs svētīja viņus. And he said, multiply Un viņš teica, vairojieties and have dominion un valdiet over all the creation. pār visu radību. You know, God has created man Dievs radīja vīru, to dominate and to rule lai and viņš reign. valda un dominē. This is inside of us. Tas ir mūsos iekšā jau no As a Dieva. man. Kā vīriem. We need to dominate. Mums ir jādominē. We need to be leaders. Mums jābūt ir par līderiem. We need to lead. Mums ir jāvada. We want to pass on things. Mēs gribam nodot lietas tālāk. You know, there are some young guys here I noticed. Šeit es redzu daudzus jaunus vīriešus. Some children. Dažus arī bērnu vecumā vēl. When man is born, first we born as a boy, child. Sākumā mēs esam kā bērni. And then we grow up Un tad mēs augam. and we become man. Un mēs kļūstam par vīriem. And man, every man will become a father Un katrs vīrs kļūs par tēvu. in one or the other way. Vienā vai citā veidā. The biological way Bioloģiskā veidā or a spiritual way. vai garīgā veidā. Or one or the other way. Vienā vai otrā veidā. Because God has put inside of us Jo Dievs ir licis mūsos desire vēlēšanos, vēlmi to grow up children. audzināt kādu, audzēt kādu. And through our offspring, Un what means offspring? like as descendants, Un caur mūsu nākamajā paudzi to shape the future. veidot nākotni. Man, think about it. Vīri, padomājiet par to. God has created and given us a power Dievs mūs radīja un deva mums varu to shape and create future. veidot un radīt nākotni. You know, I have a lot of things to say, but short Ziniet, man ir time. daudzas lietas, ko teikt, bet laika nav tik daudz. We have a lot of time. It's a good message. Good message. Yeah. Okay. There's a three ways of fatherhood. Ir tēva būšanā ir trīs veidi. The first is biological. Pirmais ir bioloģiskais. You know, we are. I have 4 kids, 4 Man children, ir 4 bērni and 6 grandkids, un 6 mazbērni. and we are multiplying. You know, Un mēs vairojamies, jūs saprotiet? sometimes I think, do I have 5 or 6 or 7? Brīžiem es neatceros, cik man ir 5, 6 vai 7. I asked my wife. Es prasu sievai, cik mums viņa bija. Yeah, but it's a good thing, Bet tā ir laba lieta. and I'm so happy that our children has grown up Es esmu tik priecīgs redzēt, kā mani bērni ir pieauguši. and they have created families, Un viņi veido ģimenes. and we have given something from ourselves Un mēs esam devuši kaut ko no mūsu pašiem to them viņiem, that they can continue on with this. ko viņi var turpināt, We dot tālāk. are biological fathers. Mēs esam bioloģiski tēvi. You know, who are fathers here? Lift up your Vai hand. šeit kāds tēvs ir? Paceliet rokas. Wow, most. Vairums. Well, guys, you still will be. Jums vēl viss ir priekšā, puiši. You have time. Jums ir laiks. Some are future fathers. Daži no šejienes klātsošiem ir nākotnes tēvi. But you know, the second question, maybe don't lift your hand, but I know that some of you
didn't have a good father. Uz otro jautājumu varbūt nepaceļiet rokas, bet es zinu, ka kāds no jums šeit ir tāds, kam nav bijis labs tēvs. You are very happy if you had a good father. Bet jūs varat būt ļoti laimīgs, ja jums ir bijis labs tēvs. Today I meet a lot of people as a pastor Šodien kā mācītājs es satieku ļoti daudz cilvēkus, who tell the sad story about their past. kuri stāsta bēdīgus stāstus par savu pagātni. How their father didn't care about them. Par to, kā tēvs nerūpējās par viņu, And they had to somehow manage kā their viņiem life bija jātiek galā dzīvē pašiem through the childhood. savā bērnībā. But if you had a good father, Bet ja tev ir bijis labs tēvs, you are very, very, very lucky man. tu esi ļoti, ļoti, ļoti laimīgs vīrs. But even Bet pat if you didn't have a good father, ja tev nav bijis labs tēvs, I have a good message to you tonight. man ir laba ziņa priekš tevis šovakar. You can have good father. Tev var būt labs Because tēvs, we all can have father. jo mums visiem var būt tēvs. Father in heaven. Tēvs debesīs. And he's a perfect one anyway. Viņš ir perfekts tēvs, You cannot find more perfect father than our Father in heaven. un tu nevari atrast perfektāku tēvu kā tēvu debesīs. He's the father of all living. Viņš ir tēvs visai dzīvībai. We are all born out of him. Mēs visi nākam no viņa. When he breathed the living breath into the nostrils of Adam, Kad in the viņš Garden of Eden, Ādamā iepūta dzīvību caur viņa nāsīm, he became living being. viņš kļuva par dzīvu būtni. And every person who is born after him Un katrs viens, kas ir dzimis pēc Ādama, got life from him. viņā ir dzīvība no Dieva. We are carrying inside of us a part of God. Mēs nesam katrs viens iekšā sevī daļu no Dieva. But we still have to choose. Bet mums vēl ar vienu ir izvēle. Do you know that not everyone has chosen a heavenly father as their father? Varbūt kāds šeit ir, kas nav vēl izvēlējies Dievu kā savu debesu tēvu. On John 8:44, Jesus said Jāņa 8:44 Jēzus teica to one group of people, cilvēku grupai: you are from your father Satan, Jūs esat no jūsu tēva vēlna, because you will do the same thing as Satan did. jo jūs darat lietas, ko Sātans dara. So they have chosen Satan to be their father. Viņi ir izvēlējušies, ka Sātans ir viņa tēvs. That's not a good choice. Tā nav laba izvēle. It's not a good way to live when Satan is your father. Tas nav labs veids, kā dzīvot ar tādu izvēli, kad Sātans ir tavs tēvs. You can make a better choice tonight. Tu vari šovakar izdarīt labāku izvēli. Receive heavenly Father Pieņem debesu tēvu, who gave you life, kurš deva tev who dzīvību, loves you, kurš tevi mīl, who has the best future in mind for you. kuram ir labākā nākotne padomā priekš tevis. Heavenly Father. Debesu tēvs. I like how 1 John 3:1 says. Man patīk, kā Jāņa 1. John 3. 3:1. Pie 1. Jāņa vēstulē 3. nodaļā 1. pantā. Look how great love God gave us. Paskatieties, cik lielu mīlestību Dievs mums ir devis. That we are called sons of God. Ka mēs esam saukti par Dieva bērniem. Look how great love. Paskatieties, cik milzīga ir šī mīlestība. We are called sons of God. Mēs esam saukti par Dieva dēliem. Wow, what a privilege to be. Wow, kāda tā ir privilēģija. The third type of father Trešā veida tēvs is mentoring father. ir mentors. That's why I said that every one of you can be father. Kā jau es teicu, ka katrs viens no jums var būt tēvs. Even if you don't have a biological children. Pat jo jums nav bioloģiskie bērni vēl, You can have people who are whom you are mentoring. jums nesot bioloģiskam tēvam, var būt bērni, garīgie bērni, kuriem jūs esat kā mentors. And also I believe that this is inside of every man. Un es ticu, ka arī tas ir iekšā katrā vīrā. You want to take care of somebody. Jūs gribat parūpēties par kādu. You want to help somebody. Jūs gribat palīdzēt kādam. You know, as a pastor, Kā mācītājs, I know that my ministry is not to preach a lot of nice messages to my church. es zinu, ka mana kalpošana nenozīmē to, ka es daudz jaukas sludināšanas taisu.
But savai my draudzē. part is to help them to fulfill their calling Bet man daļa ir palīdzēt viņiem piepildīt savu aicinājumu, that God is given them, ko Dievs viņiem ir paredzējis. to help them to put on the tracks Palīdzēt viņiem nostāties uz sliedēm, so they could go with God. lai viņi var iet kopā ar Dievu They tālāk, could bear fruit. lai viņi var nest augļus. So this is, I believe that this is like, pastor is a type of father. Es ticu, ka mācītājs tas ir kaut kāda veida tēvs. And pastor is not the type who is walking before the church, Mācītājs nav tāda tipa cilvēks, kas iznāk draudzes priekšā, looking very important, izskatās ļoti svarīgs, looking very wise, izskatās ļoti gudrs, you know, pulling out Greek and Hebrew words. mētāsies ar grieķu un ebreju vārdiem. Oh, look, I know Greek. Paskat, kā es zinu šīs valodas. No, Nē, it's a fatherly part. tie ir tēva daļa. And this is the most important part. Tā ir pati svarīgākā mācītāja. I have found this daļa. out. Like, you know, in the Bible we see a lot of examples. Ziniet, Bībelē mēs redzam daudzus piemērus. There was like one couple. Bija viens pāris, There was one young man. bija jauns vīrs, His name was Elisha. viņa vārds bija Ēlija. No, Elisha, the second one. Ēlija. Sorry. Yeah. And he was a very prosperous farmer. Un viņš bija ļoti turīgs fermeris. And he had had a lot of fields, Viņam bija daudz lauku. oxen, the book. Atvērši. And he has the servants. Bija kalpi viņam. Great future. Ar viņam bija lieliska nākotne But priekšā. one day, Bet vienu dienu well-known prophet Elijah comes. kāds Elija comes. labi pazīstams mācītājs, pravietis atnāca Ēlija. He walks by Viņš gāja garām and he throws his mantle over him. un viņš pasludināja viņam no Dieva, ja? From God. Mantle. Mentāli. No, mantle. It's like a Mentāli, ok. Viņš pārmeta viņam pāri savu mēteli. It was a sign of calling. Tas bija kāda zīme aicinājumam. He called this man from the top of his like a business and the prosperity. Viņš šo vīru, kas bija savā plaukumā, turības plaukumā ar lielisku nākotni, viņš izaicināja. And this young man followed him. Un šis vīrs jaunais izvēlējās sekot. And they were, 10 years they were walking together. Un 10 gadus viņi staigāja kopā. And then came a moment Un tad pienāca kāds brīdis, when God was about to take Elia away. kad Dievs gribēja jau Ēliju paņemt projām. And he asked from Elisha one thing. Viņš paprasīja Ēlijam vienu lietu. What do you want from me? Ko tu vēlies no manis? What do you want from me? Ko tu vēlies no manis? If God would ask you the same question, Un ja what do you want? Dievs jautās tev šo jautājumu, ko tu vēlies no manis? Many people would wish good life, Daudz varbūt gribētu foršu dzīvi, a lot of money, daudz naudas, many things that men want. daudzas lietas, ko vīri grib. But this guy, Bet šis vīrs, if you read his answer, ja jūs palasītu viņa atbildi, he said, I want exactly the same thing as you, es gribu tieši to, kas ir tev, but I want it double. bet es gribu dubultā, Double. dubultīgi. He was so hungry for God. Viņš bija tik izsalcis pēc Dieva. He saw a lot of miracles. Viņš redzēja daudzus brīnumus. He saw this tremendous anointing. Viņš redzēja milzīgu svaidījumu. But he said, I want double. Bet viņš teica, es gribu dubultā to I visu. want double. And he got it. Un viņš dabūja dubultā. This was one tandem, we call it, like a pair of example in the Bible. Tas bija tāds brīnišķīgs piemērs kā tandēmam, kā pārim Apostle Bībelē. Paul, Kā apostols Pāvils. he had one young man called Timothy. Viņam bija kāds māceklis Timotejs, jauns vīrs.
And he called this guy one day. Vienu reizi viņš aicināja šo And he vīru. gave everything to this young man. Un viņš deva visu šim jaunajam He was like a cilvēkam. mentor, like a father Viņš bija kā mentors, kā tēvs to this young man. šim jaunajam vīram Timotejam. And one day, Un vienu dienu this young man continued. šis jaunais vīrs turpināja Apostle Paul's ministry. Apostoļu Pāvila kalpošanu. And 1 Timothy 1:2. Where? 1:2. 1 Timothy. Pirmā Timoteja, pirmā nodaļa, 2. pants. He starts to write to Timothy. Viņš sāka rakstīt vēstuli Timotejam. And he starts with his words. Un viņš sāka ar šiem vārdiem. To my true son in faith. Manam patiesajam dēlam ticībā. What a beautiful thing to say. Kāda brīnišķīga lieta, ko teikt. My son in faith. Mans dēls ticībā. Wow. You know, what do we get from Father? Ko mēs dabūjam no sava tēva? We get genetics. Mēs dabūjam ģenētiku. You know, have you noticed that when Father is very musical person, Vai jūs esat pamanījuši, ja tēvs ir ļoti muzikāls? most likely son can sing Ļoti iespējams, ka dēls arī var or dziedāt. play instrument Vai spēlēt kādu instrumentu. or do the same things that Father. Vai darīt to pašu, ko tēvs darīja. Why? Kādēļ? Because Father has passed on his genetics to his son. Jo tēvs ir nodevis savu ģenētiku dēlam. So we can say that our base of our DNA is something that we get from our Father. Tad mēs varam pateikt, ka pamatu savu DNA ir kaut kas, ko mēs dabūjam no sava tēva. But you know, what is more important Jūs zināt, kas ir svarīgāk, is what Peter said. ko Pēters teica. 1 Peter 22, 1 Peter 1. 1. Pētera 1. nodaļa 22. pants. And he said that you are not born from the fruitless seed, Viņš saka, ka jūs neesat dzimuši no neauglīgas sēklas, but imperishable seed. bet no nemirstīgas sēklas. Imperishable seed. No nemirstīgas sēklas. Even if your father didn't give you good genetics, Pat ja tavs tēvs tev nav nodevis labu ģenētiku, you can be born second time. tu vari piedzimt otru reizi. Good news, guys, isn't it? Vai tās nav labas ziņas, vīri? You can born again. Tu vari piedzimt no jauna. And when you are born again, Un kad tu esi piedzimis no jauna, you don't get some earthly corrupted seed in you, tev genetics. nenonāk kaut kāda ģenētiski bojāta DNS. But you are getting this perfect seed from God. Bet tu dabū perfektu sēklu no Dieva. You are carrying God's DNA. Un tevī ienāk dievišķais DNS. You don't want to live this life before, like you lived before. Un tanī brīdī tev vairs negribās dzīvot to iepriekšējo dzīvi, kur tu But you want to biji live for dzīvojis. God. Bet tu vēlies dzīvot ar Dievu kopā. You want to live righteous. Tu gribi taisnu dzīvi. You want to do great things to God, for God. Tu gribi darīt labas lietas priekš Dievu. You wanna make God happy, huh? Tu gribi iepriecināt Dievu savu Hallelujah. tēvu. Amen. Why? Kādēļ? Because you have DNA Jo tev ir changed. DNS ir izmainīts. Good example, those guys here. Ir labs piemērs šie vīri te. You know, everyone who was on the stage and all others, Katrs viens, kas bija uz skatos un visi pārējie. they've been using drugs. Viņi ir bijuši atkarīgi. They've been sitting in prison doing crimes. Viņi ir sēdējuši cietumos, darījuši kriminālus But noziegumus. in one moment they were born again. Bet vienā brīdī viņi piedzima no jauna From different DNA. ar savādāku DNK. And now they're singing for God Un tagad viņi dzied Dievam and making us happy. Hallelujah. un dara viņu Hallelujah. priecīgu. Amen. Woo! Thank you, Lord. Paldies Hallelujah. Tev, Dievs. Amen. Third thing that we get from God is parenting. Un trešā lieta ir, ko mēs dabūjam, tas ir vecāku būšana. Tā kā. Parenting. Audzināšana no Dieva. Ja? Parenting from God, you mean? God is somebody who is our parent. Father. Dievs ir mūsu vecāks. You know, and he's, you know, nowadays we say that leave the kid alone, a kid grows himself.
Un šodien daudzi saka, atstājiet bērnus mierā, viņi paši izaugs. You know, have you figured out that if you sow your seed in the garden, Vai jūs esat gadījumā kādreiz pamanījuši, ka, ja jūs iestādāt sēklu kaut kur dārzā, that you have to take care ka jums of the par viņu ir seed? jāparūpējas, Because it's self-growing only wheat. jo pašs par sevi aug tikai nezāles. Every crop that you want to grow in your garden, you have to take care of it. Katra lieta, ko jūs gribat izaudzēt savā dārzā, par viņu jums ir You have to jāparūpējas. clean the weeds. Ir jāiztīra nezāles, You have to put water. You have to love them. ir jāpaudiņo un jādod mīlestība. You know, Father is somebody who is raising you up. Tēvs ir kāds, kas audzina, And you know, Father is sometimes a person who disciplines you. un tēvs ir kādreiz disciplinē. Who is here who has been whipped by your father? Vai kāds šeit ir, kurš tika nopērts kādreiz? With a belt, Tēvu. maybe. Oh, Ar wow. I thought I'm lifting my hand alone Es here. domāju, ka es vienīgais laikam esmu nopērts. Well, thank you for Paldies par support. atbalstu. Yeah. Par Anyway, atbalstu. I remember one time, it was deep Soviet time. I think it was in 70s. Es atceros vienu reizi, tas bija dziļi padomju laikā, vēl, man liekas, tas bija 70. gados. And we were about, I don't know, 12 maybe. Man bija apmēram 12 gadi, And back then, you know, people saved money. un tajā laikā cilvēki krāja naudu. And most people kept them secretly somewhere hidden at home. Un daudz cilvēku viņu kaut kur noslēpa mājās, slepenā vietiņā. And one day, me and my friend, we came from school Un vienu dienu mēs ar draugu atnācām no skolas, and we found where my father is keeping un mēs his atradām, money. kur mans tēvs glābja savu naudu. There was a lot of money. Un tur bija daudz naudas. Who remembers Soviet rubles? Un kurš atcerās padomju rubļus? They were funny money, yeah. Tā bija Anyway. jau tāda fanīga nauda. And me and my friend, we were thinking, Un mēs ar manu draugu mēs domājām, there's a lot of money here. daudz naudas te ir. It doesn't hurt if we take some. Taču nekas jauns nenotiks, ja mēs drusku paņemsim. And we took both like a 25 rubles. Un katrs mēs paņēmām pa 25 rubļiem. You know, if you know what I'm talking about, it was a big money back then. Jūs zināt, par ko es runāju, tajā laikā tā bija liela nauda. It equals about, I think, about 500 euros today. Šodien A lot tas of varētu money. būt apmēram 500 eiro. Yeah, and we went to the shop and we shopped crazy. Un mēs devāmies uz veikalu un mēs taisījām riktīgu we šopingu. bought bag full of candy. Mēs nopirkām daudz končus, Lot of stuff that we wanted to get. daudz visu kā, ko mēs gribējām, ko mēs kārojām. And we found Father will never know. Un mēs domājām, ka tēvs nekad neuzzinās. But I don't know up to this point. Bet līdz šim vēl ar vienu es nezinu, How in the world did my father knew that we took the money? kādā veidā mans tēvs zināja, ka mēs paņēmām to naudu. And I remember this thing. Es atceros šo dienu. As I got really bad hurt on my back Kad part tas here. sāka sāpēt man aizmugures daļa. It was painful. Tas bija sāpīgi. Very painful. Tas bija ļoti sāpīgi. And then I thought, oh, Un tad es domāju, I hate my father. es ienīstu savu tēvu. But today, Bet šodien I want to say thank you, Father. es gribu pateikt paldies, tēti. Because otherwise, I maybe wouldn't happen to be in prison because I raised up like a thief. Jo savādāk varbūt, ka es būtu sācis praktizēt to un kļūtu par zagli un nokļūtu cietumā. I never steal anything after this. Pēc tam es neko neesmu You know, the nozadzis. discipline helps. Tātad disciplinēšana palīdz. You should discipline people you love, Jums vajadzētu disciplinēt tos cilvēkus, ko jūs mīlat. especially your sons, Īpaši jūsu dēlus. because then they grow up. Jo, kad viņi augs, You know, I noticed that some parents, Christian parents, put the Bible names to their children. es esmu pamanījis, ka daudzi vecāki viņi dod bērniem bibliskus vārdus. My son's name is David, Manu dēlu sauc Dāvids, and daughter is Rebecca. un meita ir Rebeka. Who have children like a Bible names? Kuram no šeit ir bērniem bibliski vārdi? Okay, not so much actually, but anyway. Ne pārāk daudz, jā. I remember one guy told me, Bet es atceros, kāds cilvēks man teica, and he said to the Christian parents,
Un viņš teica kristiešu vecākiem, before you name your children with Bible names, pirms jūs dodat savam bērnam biblisku vārdu, teach them Bible ways. mācat viņiem bibliskus ceļus. Because yesterday evening, Jo vakarā I walked in the darkness, es gāju tumsā. and one guy named Moses Un viens vīrs vārdā Mūzus came and beat me up sasita man pa seju and took my wallet. un paņēma manu maku. So this was the guy who had a Bible name, Tas bija kāds vīrs, kuram bija biblisks vārds, but he didn't know the Bible ways. bet viņš nezināja bibliskos ceļus. Raise up your sons. Audziniet savus You bērnus. know, we go a lot to Israel. You go Mēs to daudz Israel. dodās uz Izrēlu. And one day we were in one of the very religious town in Israel. Mēs bijām kādā ļoti reliģiskā Izraēlas pilsētā. And you know the Jewish people is one of the only nation who has survived thousands of years. Un jūs zināt, ebreju nācija ir viena no nācijām, kas ir izdzīvojusi, vienīgā no nācijām, kas izdzīvojuši 1000 gadus. And about 2000 years they have been scattered around all the world. Un apmēram 2000 gadu viņi ir izmētāti pa visu pasauli. But this nation is still today like a genetically real. Bet ģenētiski šī nācija, neskatoties uz to, ka viņi ir izkaisīta, viņi ir ģenētiski vienota. How is it possible? Kā tas ir iespējams? You know, I watched their. We walked in the evening in this town. Mēs tajā pilsētā pastaigājāmies vakarā. We went to one park and sat down. Mēs aizgājām uz kādu parku un apsēdāmies. And I saw one Jewish religious father. Un es redzēju kādu jūdu, ebreju reliģisku tēvu. He had all those, Viņam bija visi atribūti, pearls here peisaki and the Jewish clothing. un jūdu tērps. And he came to this park. Viņš atnāca uz šo parku. And he had about 8 children with him. Viņam bija līdzi apmēram 8 bērni, Boys and girls. meitenes un puiši. Everybody was like this, around this Un age. šajā spektrā apmēram viņi visi Very young saugumi. age. Ļoti jauni. And they were playing there, Viņi tur spēlējās, eating food and snacks. ēda pārtiku un uzkodas. But then I noticed something very interesting. Bet tad es pamanīju kaut ko ļoti interesantu, What I never have seen ko in es Estonia. nekad neesmu redzējis Igaunijā. Never anywhere in the world. Nekad arī nekur citur pasaulē. This father sat his children around him in a circle down on the grass. Viņš apsēdināja savus bērnus sev priekšā, pusaplī, zālē, And he was speaking into their lives. un viņš runāja viņu dzīvēs, uz viņu dzīvēm. He knew one thing. Viņš zināja vienu lietu. I have to pass the most important thing on forward to my children. Man ir jānodod maniem bērniem pati svarīgākā lieta. And the children were listening, Father. Un tie bērni klausījās savu tēvu. You know, this is something what we need to learn. Tas ir kaut kas, kas mums arī ir jāiemācās. To give on something from our heart that we have learned in our life to our children. Nodot kaut ko, ko mēs savā dzīvē esam iemācījušies un turam savā sirdī, nodot to tālāk saviem bērniem. Because man, Jo vīri, God has called us Dievs ir aicinājis mūs to be fathers. būt par tēviem. This is one of the biggest calling of your life. Tas ir viens no lielākajiem aicinājumiem jūsu dzīvē. Even if you are maybe a very busy person, Pat varbūt, ja tu esi ļoti aizņemta persona. remember this. Atceries šo. Your children are more important than your money that you bring home. Jūsu bērni ir svarīgāki par naudu, ko jūs atnesat They don't mājās. remember how much allowance money you gave them. Viņi neatcerēsies, cik daudz kāpēc naudas jūs viņiem devāt. But they remember those moments when you having fellowship with them. Bet viņi atcerēties tos brīžus, kad jums ir sadraudzības laiks kopā. Be father. Esiet tēvi. Father your children. Esiet tēvi saviem bērniem. Father other people around you. Esiet tēvi cilvēkiem apkārt, kas ir. You know, I want to pray right now. Es tagad gribu lūgt. Let's bow our heads for a moment. Noliksim savus galvas kādu brīdi. I mentioned in the beginning when I started. Es minēju, ka sākumā, kad mēs sākām, If you are here today ja tu esi šeit šodien, and you know in your heart un tu zini savā sirdī, that God in heaven
is not your father. Kad debesu tēvs nav tavs tēvs. But you want to say, Dievs debesīs nav tavs tēvs. I want you, God in heaven, not to be only God, but my father. Bet varbūt tu gribi teikt, ka tu negribi būt Dievam, lai viņš tur ir kā Dievs debesīs, bet lai viņš ir arī kā tavs tēvs. If you are here like this today, Ja tu esi šeit šodien tāds, I want to pray for you first. es gribu vispirms palūgt par tevi. If you're here, can you lift up your hand maybe? Ja tu esi šeit un tev ir tāds, pacel savu roku tagad. Anybody here like this? Vai šeit ir kāds tāds? Yes, I see one hand going up. Anybody Es else? redzēju vienu roku, vai ir vēl Anybody kāda? else? Anybody else? Anybody Ir vēl else? kāds. Ja? Yes. God Yeah, bless you. ir God vēl bless kāds. you. Thank you. Dievs svētī There's jūs. some people here, Ir kādi cilvēki. even if you are not sure 100%, Ja tu pat varbūt neesi don't leave this 100% drošs, place. Don't leave this place. neaizvei no šīs vietas. Because this is most important thing for you tonight. Jo tā ir pati svarīgākā lieta šovakar Let's tavā ask dzīvē. everyone to stand on your feet, please. Mēs paisam piecelties visiem And kājās. I ask you guys, if you want to make God in heaven your father, come in front here. We would like to pray for you. Un ja tu gribi, lai Dievs kļūst debesu tēvs priekš sevis, tad Thank you, atnāc God priekšā bless you. šodien šeit. Come boldly. Come Nāc, boldly. esi drosmīgs, nāc šurpā. Some more hands went up. Come. Bija kāda vēl roka pacelta, nāc If you, šurp. even if you're not 100% sure, Pat ja tu come. neesi 100% drošs, nāc šurpām. Maybe you pray this prayer sometimes, but you're not sure anymore. Varbūt tu esi kādreiz šo lūgšanu lūdzis, bet tu neesi pārliecināts Yes. par to Yeah, God vairāk. bless you. Tu esi pazaudējis šo pārliecību kaut God kādā bless you. veidā. Anybody, come Nāc now. šurpām, nāc. Come now. Varbūt tu 100% droši nejūties, bet nāc šurp. Yes, thank you. Yeah, God bless you very much. Dievs tev svētīs ļoti daudz. Hallelujah. God bless you. God bless you. Dievs Okay, svētī guys, jūs. now we're gonna want to pray one prayer. Mēs tagad palūksim vienu lūgšanu. This is called sinner's prayer. Tā saucās grēcinieku lūgšana. It's not a shame to be sinner. Tas nav kauns būt grēciniekam. You know that somebody said that it's the worst thing is not to die, Kāds teica, ka visstrakākā lieta ir mirt, but the worst thing is to die without Jesus. bet visstrakākā lieta ir mirt bez Jēzus. So we pray right now this prayer, Tad mēs lūgsim tagad šo lūgšanu. and you pray after us, Un jūs atkārtojiet šo lūgšanu, kā mēs lūgsim. and all men you pray loudly together with those guys. Un jūs vīri, kas esat šeit, skaļi lūdziet, atbalstot šos vīrus. Let's say, dear God in heaven, Jūs sakiet, atkārtojiet, dārgais debesu tēvs, I come to you tonight. es nāku šovakar pie tevis. I make you as my father. Es daru tevi par savu tēvu. I want you to be my father. Es gribu, lai tu esi mans tēvs. I want you to teach me. Es gribu, lai tu mani māci. I want you to lead me. Es gribu, lai tu mani vadi. I thank you that you gave me life. Es pateicos, ka tu man devi dzīvību. And I thank you that you love me. Es pateicos, ka tu mani mīli. I thank you that you have taken care for me. Es pateicos, ka tu esi par maniem parūpējies Up to this point, līdz šim mirklim. I want to live a rest of my life Es gribu nodzīvot atlikušo savu dzīvi, following you, sekojot tev, learning your ways. mācoties tavus ceļus. Please help me. Lūdzu, palīdzi man. In the name of Jesus, I pray. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Give a hand to those guys. God Aplaus bless šiem you. vīriem. Dievs svētī jūs, vīri. Esiet svētīti. Hallelujah, hallelujah. Es Thank you, svētīšu, Jesus. brāli. Es Hallelujah, svētīšu. hallelujah. Es vārdā. Amen. Okay, let's stay standing. Paliksim stāvot. I know what men are facing every day. Es zinu, ar ko vīri sastopās katru dienu. I know that the devil is after us. Es zinu, ka Sātans ir dzenās pēc mums. Even more than after women. Vairāk nekā pēc sievām. Because he knows that when he gets men,
Jo viņš zina, ja viņš dabūs vīrus savā pusē, then it's much easier to get all the family. jo tad būs daudz vieglāk visu ģimeni paņemt sev. Because, I believe that God is here tonight Jo, ziniet, es ticu, ka Dievs šodien ir šeit šī vietā, to help us lai mums palīdzētu, to stand strong as men lai mēs varētu stāvēt stipri kā vīri and face our temptations un stāties pretī kārdinājumiem and face our weaknesses un stāvēt pretī mūsu vājībām and walk straight. un iet taisni. And even if we fall, Un pat ja mēs krītam, even if we just give in again, pat ja mēs krītam atkal, we can go on. mēs varam turpināt. We can repent Mēs varam nožēlot and continue the way. un turpināt savu ceļu. If you are here today Jūs zināt, jūs esat šeit šovakar. and you feel that you have fallen down Un jums ir sajūta, ka jūs esat kritis. and you have lost so many battles with some temptation, Un jau jūs esat daudz cīņas zaudējis ar šo and kārdinājumu. you think Un jūs domājat, that God maybe doesn't love me ka Dievs varbūt mani nemīlē. because I made so much mistake. Jo es tik daudz reizes esmu jau kļūdījies. I failed again and again. Es esmu kļūdījies atkal un I atkal. have a message to you. Man ir ziņa tev šodien. God still loves you Dievs vēl ar vienu and tevi He mīl, is after you. un viņš ir tev atbalsts. He died for you. Viņš mīra par tevi. He gave His Son Jesus Viņš atdeva savu dēlu Jēzu, because He so much loved you jo viņš tik ļoti mīlēja tevi. and loves still today. Un vēl ar vienu mīl. And right now, Un tagad, if you want prayer support, ja tev vajadzīga lūkšana atbalsts, we are here to pray for you. mēs esam šeit, lai mēs aizlūgtu par tevi. There are some pastors here, Šeit ir kādi mācītāji, and we want to lay our hands evaņģēlisti, un mēs gribam uzlikt on you rokas and pray together with you. un iestāties lūkšanā kopā ar If tevi. you feel that I cannot go on with this anymore, Ja tev ir tāda sajūta, ka nē, es nevaru vairāk ar šito dzīvot, we would like to be beside you mēs gribētu būt par atbalstu and tev help you un palīdzēt tev and pray for you. un lūgt par There is tevi, a power in prayer. jo ir spēks lūkšanā. It's not just a symbolic thing that Tā we nav do. simboliska lieta, Prayer is real thing. bet lūkšana ir īsts spēks. God hears prayers. Dievs ir šeit priekš Okay, mums. I asked Pastor Agris maybe and Philip and Nāciet, maybe Romka Tunega. Vīri mācītāji, kas ir, Приходи тоже. nāciet priekšā mācītāji There's šeit. some pastors here, and Paskatieties, šeit ir mācītāji. if you want prayer, come Tie, in kas ir front. tēvi savās draudzēs. Come in front right now. Man, Nāciet, tu esi tādā stāvoklī, ka tev vajadzīga ir aizlūkšana, tu jūti, ka tu viens pats neties galā ar to. Tev jau tas ir viss piegriezies, tāpēc nāc priekšā šeit. Nāc droši šeit priekšā, te ir vieta. hallelujah. There are no women around. Look, Šeit sieviešu nav, šeit neviens neskatās. we are men. We can be real today. Mēs esam vīri, mēs varam būt patiesi šodien. Yes, hallelujah. Halleluja! Amen! Nāciet droši! Nāciet, brauciet šurp! Maybe. Skrieniet šurp, Jēzus vārdā. Hallelujah. Hallelujah. Slāv tev Dievs, slāv tev godības ķēniņ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Paldies, Jesus. Jēzu. Hallelujah. Hallelujah.